Jautājums no Excel semināra veltīt absolventiem. Tad jautājums bija sekojošs, kā no datu apgabala varētu dabūt skaitļus, kas atbilst kaut kādam kritērijam. Tātad divi soļi šim risinājumam. Pirmais, kā varētu atrast šajā tabulā vērtības, kuras mums ir vajadzīgas. Iedomāsimies, ka mums vajag skaitlīšus, kuri 100. pozīcija, tātad 3. pozīcija no labās puses, ir 4. Tad pirmais, ko daram, iezīmē apgabalu, tad Ctrl-A, Ctrl-F, lai dabūtu Find and Replace lodziņu. Ja? Un tagad redzat, jau man ir ievadīts šeit, ko te ir jāizdara. Match entire cell content, pirmais tiek seits, lai viņš meklē tieši tajā, kas ir rakstīts šūnā. Tālāk, ko meklēt? Skatāmies uz šo kodu. Tad zvaigznīte nozīmē, ka man ir vienalga, kas ir pa kreisi no meklētās vērtības. Tātad pa kreisi no 4. var būt cik daudz vajag skaitlīšu. 10, 100 vienalga. Tālāk man ir vajadzīgs 4. Un tad jautājuma zīmes. Jautājuma zīmes 2 gabali. Tas nozīmē, ka pa labi no tā, ko es meklēju, ir 2 vērtības. Un nav svarīgi, kas tas ir. Tas varētu būt teksts, burti, tas varētu būt cipari, bet tur jābūt divām vērtībām, 2 objektiem, pa labi no tā, ko es meklēju. Tālāk mēs nospiežam Find All. Kas tiek darīts? Redzam, tiek parādīts šeit sāraksts ar visiem esošiem rezultātiem. Ctrl-A, un tie tiek iezīmēti. Neko neesmu spējis ar peli, visu ar tastaturu, ja? Neko neesmu darījis. Close, look, šeit. Diemžēl mēs nevaram tagad vienkārši pārkopēt. Ja, Excels nemāk kopēt atsevišķās šūnas. Ja? Bet mēs varam uzprogrammēt nelielu programmiņu, kura pajautā, kur tad vajadzētu kur vajadzētu izvadīt datus, nospiežam OK, un tie dati tiek izvadīti ārā no manas tabulas. Ja? Te ir neliela programmēšana. Tātad tie, kas nemāk programmēt, mēģināšu to ātriņām kaut kā parādīt. Ja, tātad vajadzēs vienkārši vajadzīgai vietai iepauzēt šo video un pēc tam parakstīt kodu savā failā. Ok, tad pirmais, ko mēs daram šeit, ir Alt F11. Alt F11 mēs iegūstam lūk šādu logu. Tas ir Visual Basic Editor logs. Ja, un šeit labajā malā, no kreisajā malā jūs redzēsiet savu failu. Tā struktūra, te būs darblapas. Un, lai dabūtu šo te moduli, ir jāizpild ļoti vienkārši darbība insert moduli. Ja, tad lūk šādi, paldies kaut kas tāds tukšs. Tad lūk šajā apgabalā jums būs jāievada lūk šīs kods. Ja, ok, paskatādīšu, kā viņš izskatās. Lūk šo lietu būtu jāuzraksta. Rakstiet vārds vārdā, burts burtā, neko nelikt garām. Tad, ko mēs šeit darām? Pirmais jautājums ir šī daļa. Šeit notiekās, šeit mēs palūdzam ievadīt šūnu, no kuras sākt atlasīt, tad izvadīt tos atlasītās vērtības. Ja? Tātad my range. Un lūk, tas ir tas koda gabals, kurš ļauj izsaukt to lodziņu, ko jūs rādījāt. Ja? Nu, šeit rakstam, ko redzēs lietotājs kā galveno tekstu, kā lodziņu nosaukumu, un tā pa 8 ir svarīgs tehniskais parametrs, kas pasaka, ka ievadītā vērtība ir apgabals. Es tur nevarēšu šajā lodziņā neko ierakstīt, nekādu cipru burtu, vienmēr būs jāklikšķina šūnā. Ok, tālāk ir for cikls, kurš vienkārši secīgi, sākot ar izvēlēto šūnu, izvada selection, tad iezīmētās vērtības. Ja, tad atgādināšu vēlreiz, ka lūk, mums ir iezīmētās vērtības, viņas ir selected, ja, tad saka type, iezīmētas, un mana programmiņa strādā lūk šādi. Ja, tad, kuru izvadīt atlasītos, es pasaku šeit, nospiežam OK, un šeit parādās atlasītās vērtības. Tad tikai tās, kuras ir izvēlētas. Ja nekas nebūs izvēlēts, programma metīs vairāk kļūdas. Ja? Ļoti vienkārši. Ok, Alt F11. Tad pakaļ. Nu, šo visu mēs sarakstam. Ok, kā palaist šo programmiņu no Excel? Ļoti vienkārši, ļoti vienkārši. Aiziesim uz View
Un labajā malā tur būs tāds saraksts makros. Okay. Ko mēs šeit daram? Apskatāmies view makros. Lūk, ir mūsu vienīga programmiņa, viņš saucās C-selected. Ja, un ko šeit ir jāizdara? Jānospiež options podziņu. Un lūk, šajā sadaļā shortcut key. Jūs varat ievadīt taustiņu kombināciju, ar kuras palīdzību jūs izsauksiet savu programmiņu. Ja, tad manā gadījumā tas bija Ctrl-Shift-S. Tātad, ko es tagad daru? Es nospiežu Shift un S burtiņu. Un lūk, šādā veidā. Tagad nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl-Shift-S, tiek palaista mana programmiņa. Neiesaku izmantot Ctrl-S, ja, jo tas var sabojāt kaut kāds iestātījums. Ja, bet Ctrl-Shift-S tādas kombinācijas nevar būt. Tā ir jūsu kombinācija, lai tā jums paliek. Ok, cancel. Ja, lūk, šādi tas strādā. Ja jūs piemēram, izdarīsiet kaut kā šādi un Ctrl-Shift-S un tad, piemēram, izdarīsiet šeit. Okay. Ja, tad, ko tas dara? Tas izvada izvēlētās. Tā pirmā daļa, ko es rādīju, kā izvēlēties, arī svarīga tieši šim risinājumam. Tad mēs paskatām, ko meklēt, un tad vienkārši ar to papildu darbību mēs viņu izvedam ārā. Ok, vēl pāris svarīgas lietiņas ar programmēšanu. Jūs nevarat vienkārši tikai nospiest save podziņu. Ko jums ir jāizdara? Jums ir jāaiziet uz Save As. Nepārdzīvojot, man ir 2013. Strādā tāpat kā pārējiem. Tad Save As. Un šeit svarīga lietiņa. Šeit ir Save As Type. Šeit jums ir jāizvēlās Macro Enabled Workbook. Tas ir ļoti svarīgi. Macro Enabled Workbook. Nevar atstāt parasto Excel workbook. Excel Macro Enabled Workbook, tad ir save, un šis fails tiek saglabāts. Tālāk, vēl ko būtu jāparbauda ātriņām, kā pie mūsu opcijām, Excel Options, jāsameklē Trust Center Settings un Macro Settings. Vienkārši drošības labot, visbiežāk šis tekstīs tāpat būs iestātīts, bet tomēr jums ir jāaiziet tur, kur jūs aizgājāt. Please disable or macros with notification. Šim tekstam jābūt ieslēgtam. Ok. Lūk šādi. Labiņi. Tālāk. Tātad, kur ir mans fails? Lūk, viņš ir. Vēram viņu vaļā. Un jūs redzat, ka jums parādīsies lūk šī izvēlīte. Macros has been disabled. Jūs pasakat enable content, pretējā gadījumā programmas nestrādā. Tad tas ir katreiz, kad jūs vērtējat failu, vajadzēs spiest šo podziņu, savādāk nekas neies. Lūk, pamēģiniet, ja nesanāk, rakstiet komentāros, mēģināsim atrisināt.